Līgo svētku priekšvakarā notika Madonas novada pašvaldības domes finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē deputāti izskatīja 36 darba kārtības jautājumus, taču pirmais darba kārtības jautājums izvērtās pavisam pārsteidzošs un negaidīts. Pārsteigumu sagādāja Madonas kultūras nama ļaudis, kas skandēja pašas atcerētas Līgo dziesmas. Beigās tak jāielīgo. Kāds laiks, tāds gars stāvoklis. Vienkārši jārada Jāņu sajūta, ja ir pašiem viss saka, nejūtu Jāņus. Pašam vajag sākt dziedāt, tad viss aiziet. Jā, un arī Jāņa zāles izskaisot ar labāku domas rosinās deputātiem noteikti, visus lēmumus pieņemot arī. Man liekas, šī ir tā reize, kad visi ir absolūti vienādi, gan deputāti, gan līgodāji, gan viss pārējais, un tieši tāpēc mēs uzdrīkstamies atnākt uz pašu nopietnāko sēdi, finanšu komitejas sēdi, kad vēl tā var izdarīt tikai pirms Jāņiem. Kaut arī Līgo bērnu ierašanās nebija iepriekš ietverta darba kārtībā, deputāti apmeklētājus sagaidīja ar prieku. Tieši tā kā vajag, mēs justu, ka tuvojas Jāņi un darba režīms arī pamainās, bišķi neļauj ļoti labi, malači. Protams, ka tas ir jauki. Un tas tā emocionāli šodien mūs papildināja mūsu darba spēku, ne darba spēku, bet gribu strādāt. Un šī jaukā noskaņa pirms Jāņiem, tāda Jāņa ielīgošana. Un, protams, arī mums šī skaistā nātris pasniegšana un paparde, ja, papardes lapa. Mums tādu emocionālu gandarījumu šodien deva. Līgotājiem viss ir atļauts. Jāpieņem ar prieku un gandarījumu pateicību. Vai bija tas prieks? Protams, skatījos deputāti visi smaidīja un bija priecīgi. Tā kā domes sēdes tiek arī protokolētas, bez ievērības netiks atstāts arī šis Jāņu bērnu apciemojums. Lēmuma spēks nebūs, bet es domāju, katram sirdī šī Jāņu ieskaņa palika, un tas jau ir tas galvenais. Paldies tiem, kas mums radīja šo ieskaņu. Lai vai kā, Madonas novada pašvaldībā gan deputātus, gan darbiniekus Jāņu noskaņojums ir pārņēmis. Paldies Jāņa bērniem!